ārā. Labi, kas tev? Kamēr īstenībā atvedītos no manas. Nu, ko darām? Es vairs nevaru sēdēt. Ko tu gribi darīt? Ārā garš lietas un dzīve ir beigusies. Varbūt sākam lasīt tās obligātās literatūras grāmatas. Es neko neesmu iesākusi. Un vasaras brīvlaiks tūlīt reāli beigsies. Nu, bet taču liecies mierā. Kādas vēl grāmatas? Varbūt uzspēlējam kādu spēli? Jā, mēs varētu uzspēlēt kaut ko interesantu. Kas tieši jums ir varētu būt Raivo? Viņam pilna pauda enciklopēdijā. Vispār man ir dators. Vēlaties uzspēlēt kā datorspēli? Man ir vienalga. Kā izlemsiet, tā darīšu. Nu, kas tev par spēlēm? Nu, šeit ir dažādas braukšanas spēles, sporta spēles. Un nezinu, kāpēc, bet man arī ir spēle par mūsu skolu. Nu, come on, tikai spēle par skolu, tas būs jābūt katru dienu. Kas varētu būt interesants spēlē par skolu? Jūs esat jukuši. Man arī tā nešķiet kā laba ideja. Es nekad neesmu šo disku apvērs. Paskatāmies un pamēģinām. Varbūt kāds kaut kas sajauts un iedevis mums disku kontroli darbību. Tādu. Es jau teicu, kā izlemsiet, tā būs. Labi, ātri apskatāmies, bet pēc tam uzreiz spēlējam kaut ko citu. Disks ir iekšā, noteikti. Mēs iesveicināt spēlēt mūsu vidusskolu spēli, paredzēt bērniem mācīt līdz 7 un 17 gadiem. 6 spēlētāji uzrunāsim par skolu, zonas uzdevumu, blā, blā, blā. Teicu, būs garlaicīgi. Lietas citu, mēs vispār skolu jau zinām. Sākt! Kas tev par brīvu? Ko mums tagad darīt? Kā mums tikt ārā? Kā šis tikko bija? Ja tā būtu uzprākšu rokās Raivo. Neticam. Ko tagad? Varbūt mums viņu vajag pavērsēt, līdzīgi kā Alada plāna. Nē, mēs tupojām. Tu taču pati tikko līdzīgi darīši to, ko mēs izlemsim. Es pārdomāju. Labi, riskēšu. Spēle ir aktivizēta. Esiet sveicināti skolas ceļotāji. Jūs esat pieņēmuši izaicinājumu pabeigt spēli. Spēles noteikumi ir pavisam vienkārši. Lai nokļūtu atpakaļ realitātē, jums ir jāuzlauž baložu vidusskolas kods. Jūs virzīsieties cauri zonām un katrā zonā pildīsiet vienu uzdevumu. Ja izpildīsiet to pareizi, atklāsiet zonu un virzīsieties uz priekšu pa īsāko ceļu. Ja uzdevumu izpildīsiet nepareizi vai nepilnīgi, tad caur šo zonu jums būs jāvirzās pa garāko ceļu. Esiet uzmanīgi un sargiet sevi, lai veicas! Nu, viņš tikko teica, kādi ceļi? Man šķiet, ka mums būs no kaut kā jābēg. Kā jūs nesaprotat? Te nav visais. Mums būs jāspēlē spēle. Nē, es nepiekrītu kādam izaicinājumam pabeigt spēli. Laidiet mūs ārā! Halo! Neticam, jūs gribat meklēt tos ceļus? Raivo, paberzēt uz tīklu. Ceļotāji,
Jūs esat pieprasījuši piekļuvi spēles pirmajai zonai. Jums būs jāatkārto dotais ritms. Ja visi kopā sinhroni atkārtosiet ritmu, tad uz nākamo zonu dosieties pa īsāko ceļu. Ja to neizdarīsiet, tad šo zonu šķērsosiet pa garāko ceļu. Sākam! Dzirdat, mums ir vienkārši jāsaka balstas noteiktā ritmā. Nu, 1, 2, 3. Es nevaru padomāt. Reizi, tu vispār pat nemēģini. Viņš ir muļķīgi. Oķis. Saņematies, mums jātiek tālāk. Kļūda! Nav identificēts vienāds ritms. Izvēlētais ceļš, garākais ceļš. Atklāt zonu un uzsākt spēlētāju kustību uz nākamo spēles zonu. Uzmanību, iespējams tropiskais nošu lietus. Dzied 1. līdz 3. klašu koris raksts pie raksta.
Matijas Krūze. Dzied popgrupa Bērlīgas. Mieru, tikai mieru. Thank you.
grupa Dimanti. Dvēseles dziesma. Mēs jau varam, ejam vēl uz priekšu. Tur izskatās gaišāk. Dzied 4. līdz 9. klašu koris. Gaismu saucam.
vispār izslēgt no tā skaļuma vēl visnoši lietas. Bet tie cilvēki skatuves, viņi pilnībā sapatīk skādē. Tiešām iespaidīgi. Labi, atzīšu. Sinhronizācija bija 10 reizes labāk nekā mūsējā. Es uz mirkli aizgāju, ka mēs esam iespundēti datorspēlē. Šī tik bija pastaigā. Esam ieguvuši jaunu zonas simtonu. Tev taisnība, bet tur ir vieta vēl 4. Nē, es neesmu gatava vēl 4 ceļiem. Mums ir citi varianti. Neesi tik liela persības saņems. Ja izpildīs pārējais uzdevumus ātri, būs pārāk pēc 10. Apsveicu! Jūs esat nonākuši pie spēles otrās zonas. Lai virzītos tālāk, jums ir jāizveido dzīvā skulptūra. Ja izveidosiet skulptūru un tā noturēsies vismaz 5 sekundes, caur zonu iesiet pa īsāko ceļu. Ja ne, tad iesiet pa garāko ceļu. Laiks doties pie virpas. Tā, mums ir jāizdomā kaut kas, kas noturēsies vismaz 5 sekundes. Mēs varētu kaut ko apgulties uz grīdas, tad noteikti noturēsies 5 sekundes. Varbūt izveidojam sauli? Jā, Kāpēc šeit smaržo pēc sapņiem dubļiem? Astrīdas kabinetā arī šādi bieži smaržas. Tu tikai nekusties. 1, 2, 3, 4, 5! Apstiprināta skulptūras noturība. Izvēlētais ceļš, īsākais ceļš. Atklāt zonu, izsniegt simbolu un uzsākt spēlētāju virzību uz priekšu. Mēs to izdarījām! Jā, pirmais īstais ceļš. Varbūt tās mēs neesam bezcerīgi. Nu, saņemamies, izpildīsim pārējais uzdevumus ātri, būsim ārā pēc 10 minūtēm. Esam gatavi nākamajam? Jā, sāc bezdarbu. Ceļotāji, jūs esat nonākuši pie spēles 3. zonas. Šajā līmenī jums būs jāaktivizē sava dzirde un jāuzmin skaņa. Jums jānosaka, kas šī ir par skaņu un kurā skolas zonā tā visbiežāk ir dzirdama. Skaņa tiks atskaņota tikai vienreiz, tāpēc esiet vērīgi. Noteikumi ir nemainīgi. Ja uzminēsiet pareizo atbildi, tad uz nākamo zonu dosieties pa īsāko ceļu. Ja ne, tad uz priekšu virzīsieties pa garāko ceļu. Sākam! Tā, sākumā kaut ko vai nu izvēru uz grīdas, vai nu cepu popkornu. Un tad ir tāds sitiens. Pārējie dzirdēja, ka tad ir tāda kā aša telpa. Varbūt sporta zāle. Un bija atsitiens, bet bija arī tāda slīdēšanas skaņa. Tas ir negodīgi, varam dzirdēt tikai vienreiz. Labi, padomāsim loģiski, pieņemsim, ka tā bija sporta zāle, tur kaut ko izvēru uz grīdas,
Skolai florbola pulciņš, tam noteikti jābūt florbolam. Revo, ja mēs kļūdīsimies, mums visticamāk, ka dzirdam no vēlas par bumbām, bet tiešām būs no kaut vai jādara. Man arī šķiet, ka tas varētu būt florbols. Sakām, ka tas ir florbols? Jā. Tas ir florbols. Ceļotāji, jūsu atbilde ir pieņemta, un tā ir pareiza. Jūs atklājat zonu un turpināt virzību uz priekšu pa īsāko ceļu. Vai beidzot šis laiks beidzot būs galā? Es ceru, ka mēs jau neesam ieslēguši jau nedēļu. Esam gatavi nākamajam līmenī. Vai citāds izredzes? Ceļotāji, jūs esat nonākuši pie spēles 4. zonas. Uzdevums ir pavisam vienkāršs. Jums katram būs jāizpilda latviešu tautas deju soļi. Tie ir polka, palēciens un galums. Ja visi izpildīsiet dejas elementus pareizi, uz nākamo zonu iesiet pa īsāko ceļu. Ja ne, tad dosieties uz priekšu pa garāko ceļu. Spēle uzsāk mūzikas atskaņošanu. Identificējusi neprecīzu deju soļu izpildi. Caur šo zonu jūs dosieties pa garāko ceļu. Uzmaniet kājas, pa ceļam iespējama īsta zemes rībēšana. Dejo Kreidevini, C grupa, Cipu Capu Vāverīte.
Dejo Mārītis Rabarbers. Dejo skudriņas, aizsaulīte mēnestiņa.
Dejo Treideviņi, 8. klase, Govju Kazaks. Priekšā. Viņš ir milzīgs. Dejo Treideviņi, 1. klase, Ozolīti Zemzarīti. Stāvadams,
Dejo Reidevini, 3. klase, Zaļā pļavā.
Sintore un Ronalds Sondors. Kurzeme. Dejo greideviņi 6. līdz 7. klase. Sacensību danči. Thank you.
Treideni, 2. klase, 3 brālīši lielajās. Dejo Treideni, 4. klase, Rupmais kukuls. Mais
spīdēja saulīte. Dejoši tiešām nav joku vieta. Paskat, vēl viens koda fragments. Ja tikai vajadzīgs. Es pat nezināju, ka mums skolā ir tik daudz deju kolektīvu. Tā, nākamais, Bezdeta bumbu. Apsveicu ceļotāji! Jūs esat nonākuši līdz spēles noslēdzošajai zonai. Nākamais uzdevums liks jums ieskatīties sevī, sadarboties un iepazīt vēl vienu no skolas pasaulēm. Jums tiek piešķirtas 6 emocijas – zinātkāre, bažas, šaubas, deksme, ticība un miers. Atgādinu, šī ir spēles noslēdzošā zona. Lai pabeigtu spēli, jums visiem reizē ir jāattēlo viena izvēlētā emocija. Lai veicas! Tā, sanāk ciešāk. Tā, es vēlos atgriezties atpakaļ ar stilu. Vai beidzot šis viss būs cauri? Kurš jums tur emocija? Es gribu šaubas, jo es noklāšu. Sāku teikt, ka šo spēles plēt nevajag. Es ņemšu bažas. Ja nu atpakaļ ceļā ar mums kaut kas notiek. Es gan ņemšu deksme, karsta kā uguns. Es ņemšu zinātkāre. Tā, uzstājamies. 1, 2, 3. Halo! Mēs to darām pārliecinošāk, kā Holivudas aktieri. Kāpēc nekas nenotiek? Es ir tiec, ka šai spēlē nav loģikas. Pagad, cik viņš nosauc emocijas? Tur bija šaubas, bažas, zinātkāre, deksme, ticība un miers. Bet tās 6? Mēs esam tikai 4. Brīnišķīgi. Mēs esam ieparzušies un iestrāpšies uz mūžu. Es vairs šo tēmāju. Tas arī viss. Es vairāk nezinu, ko mums darīt. Mums labības Kas tā bija par balss? Uz ko mums apēdīs? Vai mēs jau esam uz garākā ceļa? Kas tur nāk? Es taču tev teicu, ka viss būs labi. Viņam arī nesanāk. Cik mēs esam priecīgi jūs redzēt. Jūs esat mūsu glābiņš. Kas jūs esat? Ko jūs te darat, kā jūs šeit nokļuvāt? Un man šķiet, ka esmu jums redzējis skolu. Izstāst,
nekāds. Mums nebija ko darīt, mums bija kaut kāda dīvaina spēle par skolu, un tā mums burtiski iesūdz iekšā. Es jums neticētu, ja pats neizstāvētu. Cik ilgi šeit esat? Ko viņš šeit nāks ārā? Mēs aizgājām skilot šeit esam. Nevarējām izpildīt pēdējos, var tikt ārā. Šeit esam tikai 9. Emocijas ir 6. Jūs arī gājāt cauri visiem tiem ceļiem? Jā, tur bija visi tie dejotāji un dziedātāji. Mēs te tikām arī florbolistus un keramitus. Te jūs ceļos mēs izdarījām pareizi un tikām tālāk un īsāko. Pagad, mēs esam 6, ir 6 emocijas, un mēs esam 6 cilvēki. Lūdzu, sākam! Kuras emocijas vēl ir palikušas? Ticība un miers. Es ņemšu mieru. Es ņemšu ticību. Bet ķeramies pie darba. Ceļotāji, identificētas visas emocijas. Jūs ieskatījāties dažādajās skolas pasaulēs un tajā, kas tur notiek. Šīs pasaules ir atvērtas visiem, bet ne visi tajās ieiet. Jūs izvēlējāties iet, arī tad, kad nebija viegli. Jūs kļūdījāties, apstājāties un mēģinājāt vēlreiz. Un tagad paskatieties uz sevi. Jūs ne tikai izvēlējāt šo emociju ainu, jūs to izdzīvojāt. Teātris nesākas uz skatuves, tas sākas tevi brīžos, kad tu uzdrošinies sapņot un būt. Ja tici saviem sapņiem, tie var aizvest tevi tālāk un augstāk, pat to, kur šķiet neiespējami. Varbūt tieši sapņojot, tu pirmo reizi sajūti, kā ir skriet pa mākoņiem. Un varbūt šajā skolā sākas šis skrējiens, vietā, kur tu vari mēģināt kļūdīties un atrast savu ceļu. Jo skola nav tikai vieta, kur atnākt. Tā ir iespēja, kuru tu vari izmantot vai palaist garām. Šodien jūs to izmantojāt. Jūs esat šis teātris un šī spēle jūsu skola. Spēle ir beigusies. Laiks doties projām.
un mākslinieckais vadītājs Niklaus